dažas komentārus. Kā es jau teicu, tad TV-net ir kā pirma avots, kur tiek plaši izplatīta, caur kuru plaši izplatīta melīga informācija par Ventspili. Pēc tam tā tiek uzreiz pavairota Apollo un Delfi, tur ir redzama sasaist, plus aktīvi tajā lietā piedalās TV3 un Latvijas avīze. Ir redzams, ka tas ir vienots kopējs projekts. Es tikai pieminēšu, piemēram, TV-net 13. janvārī, tur tiek intervēta tāda studente Sabīne, kura stāsta, ka viņa nevarot atrast darbu par audzinātāju pirmskolas izglītības iestādē. Tas ir bērndārzā. Bet tie sižeta autoriem jau vajadzēja zināt, ka bērndārzā audzinātājai jābūt ir augstākā izglītība. Un tāpat Sabīne saka, ka viņa studē vēl. Tad viņai nav augstāka izglītība, līdz ar to viņa nevar strādāt par audzinātāju. To nosaka likums. Kādi te brīnumi, ka viņu neņem darbā, kamēr viņa nav beigusi augstskolu. To nosaka likums. Jā, ļoti elementāri. Tāds Zariņš stāstot, ka viņš ir strādājis Ventspils Oskars Zariņš domē, mēs pārbaudījām, viņš nav strādājis. Tad, piemēram, Latvijas Rādio 4, 14. janvārī, te teica, ka runājot par dzelzceļa elektrifikāciju, ka Rīgas virziens ekonomiski daudz izdevīgāks nekā Ventspils. Daudz izdevīgāks nav. Es tos ciparus iepriekšējā preses konferencē rādīju. Jūs par tiem varat pārliecināties, bet diemžēl pie šiem kravu apjomiem kāds pārkrauj vai viens otrs gandrīz nepārkrauj Ventspils privātie termināli. Īpaši Kālija parks, es jau pieminēju, Baltikola termināls, Ventspils tirniecības osto, Ventspils nafta. Pie viņu sliktajiem darba rezultātiem. Diemžēl tā tas ir, ka vienalga tas ir nedaudz. Un te ir teica, ka Rīgas virziens kopējās projekta izmaksas sastādīs vairāk nekā $1 miljardu. Tas neatbilst patiesībai. Projekta virziens uz Rīgu maksā 520 miljoni. Tad Latvijas Rādio ziņu dienestam vai 1 miljards vai 520 miljoni, tas ir tā teikt zīmais komata. Tur, kur var mētāties ar miljardiem, tur, protams, patiesībai nav nekāda nozīme. Un vispār Latvijas Rādio ļoti raksturīgi ziņu dienestam, ka viņiem meli un falsifikācijas un neprofesionalitāte ir ļoti izteikts. Latvijas atkal Rādio 1, ka Ventspils mūzikas skola jau drīz varētu tikt pie koncertērģelēm. Tā kā sliktā ziņa. Pirmkārt, tās būs akustiskās ērģeles, nevis digitālās ērģeles. Un tie, kas neprot atšķirt digitālās ērģeles no akustiskām ērģelēm, tie nekad nav bijuši ne Doma baznīcā, ne arī redzējuši, kā skan digitālās ērģeles. Un arī cenās viņas vienkārši ir nesalīdzināmas. Tad lūk, šīs te ērģeles, akustiskās ērģeles, kas būs Valsts Ventspils mūzikas skolas ēkā, kurā būs arī koncertzāle, tad šīs ērģeles ir koncertzāles ērģeles. Un tāda veida ērģeles tiek būvētas uz 1000 gadiem. Tas nav uz vienu dienu. TV24 mosties kopā ar Ievu 16. janvārī, runājot par mani un to filmēšanu, lai filmē uz veseli. Vēlams no helikoptera labāks bildes sanāk, ka es dzīvojot uz nodokļu maksātāju, par nodokļu maksātāju naudu, tas absolūti nav patiesība. Ja runāt, cik es nopelnu Ventspils domē, salīdzinot ar maniem kopējiem ienākumiem, tad tie ienākumi ir absolūti nesvarīgi. Ja ir runa, ka man maksā domē kaut kādu naudu, ka es to neesmu nopelnījis, tad Ieviņa no TV24 neko, diemžēl, nesaprotu, pa ko viņa runā. Un vai Lembergs būtu nopelnījis savu miljonu uz mūsu rēķina, uz jūsu rēķina, Ieviņa. Es nevienu miljonu neesmu nopelnījis. Ja runājam uz kā rēķina kāds var nopelnīt, tad patīk, nepatīk, bet uz Krievijas rēķina. Tas gan, ja būtu patiesība.
Bet Ieviņai nekāda sakara ar to miljonu nav, jo Ieviņai nekad miljons nav bijis.